Kas ar asarām sēj, tie ar gavilēm pļaus. 126. psalms, 5. pants. Uzticīga māte ierakstīta nemirstīgas slavas grāmatā. Viņas daļa ir pašaizliekšanās un krusts. Māmiņ, tavs vārds ir ierakstīts kādā grāmatā. Ik katrs sīkums, ko veids no mīlestības sirds saviem mīļajiem, tiek eņģeļu pierakstīts. Un tās ir grāmatas, kas ir nemirstīgas, no kurām ne vārds neizzudīs. Šeit atklājās vēl kāda doma, 2 vārdi, kas raksturo mātes darbu – pašaizliekšanās un krusts. Ko tie izsaka tev? Pirmās sajūtas iespējams ir nepatīkams. Kā būt laimīgai to darot, nesot savu krustu, sevi aizliedzot? Jēzus sacīja, kas man grib nākt pakaļ, tas lai aizliedz pats sevi, lai ņem savu krustu un lai staigā man pakaļ. Marka evaņģēlijas 8. nodaļa 34. pants. Ja kādam seko, uz to arī skatās, lai zinātu, kur jāiet. Raudzīsimies uz Jēzu, pētīsim viņa rīcību Bībelē un pārdomāsim to šodien, kad man un tev būs spēks ar prieku aizliegt sevi un uzņemties krustu. Mammu, vai tu kādreiz raudi savu bērnu dēļ? Dievs apsola tev, kas ar asarām sēj, tie ar gavilēm pļaus. 126. psalms, 5. pants. Tā būs brīnišķīga prieka diena, kad redzēsim mūsu kungu godībā un mūsu bērnus mums līdzās ieejam debesu valstībā. Nepārstāsim sēt šīs patiesības sēkliņas mūsu bērnu sirsniņās. Šodien par 11. iedvesmas pērli mums stāsta mamma Mārīte. Ļoti bieži mums mamām ir jābūt pašaizliedzīgām un gatavām atteikties no daudz kā tāda, ko pašām gribētos, un no tām vietām, kuras esam plānojušas apmeklēt, un no lietām, ko gribējām iegādāties. Pašaizliedzība spēja likt bērna vajadzības pāri savām vajadzībām. Kaut arī mums ir tik daudz dažādu pienākumu, tāpēc mums mamām novēlu vienmēr atrast laiku spēlēties ar bērniem, bieži apskaut viņus un katru dienu atkārtot, cik ļoti viņus mīlam. Galvenais, neaizmirsīsim bērniem parādīt Kristu. Lūgsim par bērniem, lai viņi tiktu sagatavoti Jēzus otrajai nākšanai. Tāpēc turpināsim cīnīties lūgšanās par saviem bērniem. Jēzus zina mūsu izlietās asaras un negulētās naktis. Viņš noslaucīs visas asaras un atalgos mūsu uzticību, un pats debesu valdnieks ierakstīs uzticīgās mātes vārdu debesu slavas grāmatā.